Vai tu zināji, ka lidostas krāna ūdens ir piemērots dzeršanai? Lidosta ūdeni iegūst no artēziskiem urbumiem, kas atrodas līdz pat 181 metru dziļumā. Latvijā pazemes ūdeņu resursu kvalitāte ir ļoti augsta. Pazemē tas ir tīrs un bagāts dažādiem sāļiem un minerāliem. No artēziskajiem urbumiem iegūto ūdeni lidosta apstrādā, lai to būtu patīkami lietot uzturā. No tā tiek atdalīti dzelzs savienojumi. Dzelzs ir nepieciešama organisma normālai funkcionēšanai. 5 līdz 10% no nepieciešamā dzelzs daudzuma tiek uzņemti ar ūdeni. Lai lidosta būtu pārliecināta par nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti, reizi ceturksnī akreditēta laboratorija ņem dzeramā ūdens paraugus, pārbaudot tā ķīmisko un bioloģisko sastāvu. Analīžu rezultātus lidosta iesniedz Veselības inspekcijai, kas uzrauga gan lidostas ūdens monitoringa rezultātus, gan pati veic ūdens kvalitātes kontroli lidostā. Ko iegūsim dzerot krāna ūdeni? Videi draudzīga izvēle. Dzerot krāna ūdeni, nevis ūdeni pudelēs, mazināsi klimata pārmaiņu draudus, kas rodas masveidā ražojot pētpudeles. Krāna ūdens lietošana ļauj ietaupīt laiku, jo atšķirībā no fasētā ūdens, tas vienmēr ir pieejams un nav jāpatērē papildu laiks, lai to iegūtu, piemēram, stāvot rindā veikalā. Vērtīgs veselībai. Ūdens, kas nāk no ūdens apgādes sistēmas, satur dažādus mikroelementus, kas labvēlīgi ietekmē cilvēka organismu. Pietiekams uzņemtā ūdens daudzums uzlabo fizisko, mentālo un emocionālo veselību. Šie mūsu dzīves elementi ir savstarpēji saistīti un būtiski ietekmē mūsu labklājību darbā, mācībās, mājās un pavadot brīvo laiku. Atceries, karstā laikā uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu ir īpaši svarīgi veselībai. Esi drošs! Krāna ūdens lidostā ir kvalitatīvs un lietojams uzturā.